Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS, Veselības centrs 4 un Dr. Lūkina acu klīnika. Labrīt šajā jaukajā sestdienas rītā. Mana īpašā viešņa šodien ir Daiga. Daiga Zvaigznīte ir 7 burvīgu un talantīgu bērnu mamma, mīloša sieva un 2 labdarības organizāciju biedri. Visu savu mīlestību un laiku viņa velta savai ģimenei. Brīvajos mirkļos Daiga raksta arī dzeju. Sakiet, kas ir tās sūdzības, kas jums rada diskomfortu ikdienā? Es domāju, ka nekā jauna, droši vien kā visām sievietēm līdzīgus 50 gados manas problēmas ir kājas. Un otrā problēma tā ir mugura. Mugura arī tāpēc, ka es esmu jaunībā bijusi dejotāja un aerobikas skolotāja un sevi nežēloju. Man bija aerobikas grupas 5 stundas dienā, un kur es līdzi darbojos. Jo es sapratu, ka cilvēki vienkārši nestrādā, ja ar viņiem nevingro. Bet tagad es saprotu, ka tā bija pārslodze. Un tās sakas es jūtu tikai tagad, jo savā jaunībā es biju ļoti aktīva, ļoti sportiska. Ir pienācis laiks jums beidzot palutināt sevi. Un es domāju, ka mēs noteikti varēsim šajā jautājumā jums palīdzēt. Un Daiga, tevi jau gaida brīnišķīgi speciālisti. Šajā svētku laikā Daiga ir pelnījusi atgūt savu veselību. Tāpēc šobrīd viņa tiksies ar doktoru Nikolājevu. Labdien! Labdien! Esmu doktora Nikolāja, man prieks jūs redzēt. Es jūs pavadīšu savā kabinetā. Jā, es tad priecājos. Sarunas gaitā doktora Nikolājeva uzklausīs visas Daigas sūdzības par veselību, kā arī ņemot vērā viņas vecumu un dzimumu sastādīja individuālo check-up pārbaušu plānu. Līdz ar to Daigas veselības atgūšanas programma ir sākusies. Kā jau Daiga atzinās, viņas lielākā problēma ir kāju vēju veselība. Tādēļ ar lielu nepacietību viņa gaida tikšanos ar flebologu doktoru Žoržu Žabūru. Šodien mēs izrunāsimies un mēs veiksim dupleks ultrasonogrāfiju, lai pārliecinātos, kas tur īsti notiek ar tām kājām. Ja? Sakiet tagad lūdzu, kādas ir galvenās sūdzības jums? Lielākās sūdzības ir tieši par labo kāju, sāpes dienas beigās. Un, protams, arī kāju izskats, jo vēne ir redzama. Un tas arī rada neērtības. Sarunas gaitā ārsts Daigai uzdeva virkni jautājumu gan par kopīgo veselības stāvokli, dzīvesveidu, grūtniecības skaitu un arī ģimenes veselības vēsturi, lai tādējādi izvērtētu visus riska faktors, kas varētu liecināt par iespējamu kāju vēju saslimšanu. Pēc tā, ko jūs man stāstat, ir diezgan daudz riska faktoru. Jūs esat sieviete, tas jau ir viens riska faktors uz vēju saslimšanu. Mēs zinām, ka sievietēm ir biežāk vēju saslimšana kā vīriešiem, un tas saistīts ar hormoniem. Ja? Otrais ir darbs, ir arī sēdošs darbs. Grūtniecības un dzemdības arī ir bijis. No tēva pusi arī ir kaut kādas iespējams, ka ir arī iedzimtība. Ja? Tā kā sanāk jums vismaz 3-4 riska faktori. Tas ir pirmais etaps mūsu tikšanās, un tagad man vajadzētu jūs palūgt lūdzu parādīt man tas kājiņas, kā izskatās, un uzreiz pēc apskates arī veiksim dupleks ultrasonogrāfiju. Ja? Izmeklējot kāju vējas ar dupleksonogrāfijas metodi, aptuveni 10 līdz 20 minūšu laikā iegūst precīzi informāciju par dziļo un virspusējo vēju stāvokli. Diemžēl man jums ir jāziņo, ka jums ir abas kājas vēju saslimšana. Pie tādiem cipariem, pie tādām vēnām, kā mēs apskatījāmies, ir jātaisa operācija. Jūsu gadījumā es ieteiktu izmantot tvaiku. 2 iemesli dēļ, galvenie iemesli, ir diezgan liela vēna redzama, un viņa ir salocīta. Viņa nav taisna diezgan. Ja? Un otrais iemesls, tāpēc, ka augšā tā vēna ir diezgan cilpveidīga. Cilpveidīgām vēnām ievadīt lāzera katetru un radiofrekvences katrs ir gandrīz neiespējams. Ja? Tvaiks ir vislabākā metode jūsu gadījumā. Daigai tiks veikta kāju vēju operācija. Šī ziņa viņu patiesi iepriecina. Man līdz šim bija
tas liels bailes, jā, tad fobija, kas būs, kas notiks, jā, un ar ko tas beigsies. Un es sapratu, ka man ir vajadzīga šī vizīte, un man ir ļoti tāda liela atvieglojuma un miera sajūta. Protams, ka es novērtēju, es saprotu, ka man tā ir dāvana vai balva no debesīm. Operācija ir nozīmēta pēc dažām dienām, tādēļ pirms tās Daigai vēl ir jāveic virkne izmeklējumu, kā analīžu nodošana, plauša rentgens, sirds kardiogramma. Šie izmeklējumi ir nepieciešami, lai tiktu izvērtēts kopīgais veselības stāvoklis un atbilstība operācijai. Daigai visu mūžu ir bijis aktīvs dzīvesveids, bet šobrīd viņa izjūt sāpes mugurā. Lai Daigai palīdzētu, viņa tiksies ar neirologu, taču pirms tam viņa veiks magnētiskās rezonanses izmeklējumu. Magnētiskajā rezonansē tiek izmeklēta Daigas muguras jostas daļa. Iegūtos izmeklējumu attēls apskata un savu slēdzienu sniedz radiologs, ko tālāk nosūta neirologam. Cik es saprotu, jūs ar ģimenes ārstu nosūtījumu esat nonākusi pie manis, ja? Un ar sūdzībām ar sāpēm mugurā, ja? Tā ir, jā. Nu tad lūdzu sīkāk. Kur sāp, cik ilgu laiku, kur izstaro, ko esat darījusi? Lūdzu, sīkāk izstāstat. Šī problēma man ir jau kādi 15 gadi. Cīnos ar to ikdienu. Protams, manai muguru sāpēm ir vēsture tālāka, ilgāka, jo sanāka, jo es esmu nodarbojusies ar profesionālu dejošanu. Un aerobikas stundas esmu 5 nodarbības dienā, ļoti liela slodze. Jā. Ar kaut kādu mikrotraumatizāciju arī varētu būt. Ja? Un man ir bijuši arī 6 grūtniecības. Tā kā kompleks, tur ir buķeti, veseli buķeti. Viena lieta, ko mēs redzam, ir šeit tātad mugura ir šķība. Jā, tātad viss skremelīši atrodas. Skremelīši starp skremeļu disku, locīte viņas atrodas slīpā plaknē. Ja? Līdz ar to uz viņiem ikdienā ir nepareiza slodze. Un šeit mēs arī redzam divas nepārāk lielas, bet tomēr disku protrūzijas. Ja? Viņas gan vēl šeit ir zem saites apakšā, bet tātad 4. 5. skremeļa līmenī lūk šie te robiņi, ja? Tās ir tādas disku trūces, neteikšu, ka ļoti lielas. Ja? Pēc sarunas un magnētiskās rezonanses izmeklējuma datu apskates, doktori Daigu apskata arī klīniski, lai tādējādi nozīmētu labāko terapijas veidu muguras sāpju uzveikšanai. Rezumējot, varam teikt tā, problēma tur ir jostas daļā, ja? Bet viņa nav tik liela, lai vajadzētu domāt par kādām nopietnām vai epidurālām blokādēm vai kaut ko, vai par operatīvu terapiju. Par to jādomā nav. Šeit varētu būt labi vai medikamentos terapija, ko mēs tūlīt arī sarakstīsim. Ja? Tā, jūsu vingrošana noteikti ir jāturpina, bet problēma nav ļoti, ļoti nopietna. Bet nevajadzētu arī pieļaut, lai viņa kļūtu tik ļoti, ļoti nopietna. Un šo plānu mēs esam sastādījuši. Tā kā Daiga ir atzinusies savā lielajā mīlestībā pret sauli, tas ir atstājis sekas uz viņas ādas. Tādēļ, lai pārliecinātos, ka veidojumi ir labdabīgi, viņa tiksies ar dermatologu. Dermatologs sākotnēji Daigas ādas veidojumus dzimumzīmes apskata ar dermaskopu. Dzimumzīme, kas pēdējā laikā ir mainījusi gan formu, gan krāsu, doktori izvērtē padziļināt, veicot papildus izmeklējumu ar digitālo dermaskopu. Kā arī tiek paņemta dzimumzīmes biopsijas analīze, lai izvērtētu veidojumu histoloģiski. Tas ir šūnu līmenī. Tātad mēs apskatījām jūsu ķermeni, visu ķermeņa ādu, skatījāmies dzimumzīmītes. Pāris veidojumi šķita absolūti normāli. Dermālie nebus, tā teikt, gan uz vēdera, gan uz muguras. Viņi lokalizējās vairāk vietās, kuras ir pakļautas tādai patstāvīgai berzei, piemēram, zem ķēdītes, krūšturliencīšu līmeni, gan uz muguras, gan uz pleca. Tāpat arī bija uz mugurā, uz jostas vietas līmenī. Bija arī šāds te piepacelts dermāls nebusiņš, kurš līdz ar to, ka tur visu laiku notiek berze, viņam ir tendences augt. Tādēļ būtu ieteicams viņus kaut kad nesteidzīgi, bet tomēr likvidēt, lai neizraisītu šo te dzimumzīmīšu traumatizāciju un asiņošanu. Ņemot vērā Daigas dzimumu un vecumu, ārsts ieteica veikt krūšu skrīninga izmeklējumu mamogrāfiju ar tomosintēzi. Izmeklējot krūtis ar šo digitālās mamogrāfijas metodi, ir iespēja vienlaicīgi veikt 2 izmeklējumus – standarta mamogrāfiju un padziļinātu izmeklēšanu ar tomosintēzi.
kuras laikā izmeklē krūtu dziedzeri pa vairākiem atsevišķiem slāņiem, ar soli ik pa 1 milimetru, tādējādi ļaujot radiologam, kas strādā ar šo metodu jau vairākus gadus, pamanīt vismazākās izmaiņas krūšu veselībā. Es vēlos iedrošināt pārējās sievietes nākt un veikt šo procedūru, šo pārbaudi, jo tā ir ļoti svarīga mums visām, un sāpes nebija nekādas, un bailes arī nē. Un ārsta attieksme brīnišķīgi, iejūtīgi, saprotoši. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS, Veselības centrs 4 un Dr. Lūkina acu klīnika. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS, Veselības centrs 4 un Dr. Lūkina acu klīnika. Daigas izmeklējumi nebūtu nav galā, ir laiks pārbaudīt arī redzes veselību. Daiga stāstīja, kādas jums būtu sūdzības par redzi? Vienīgā sūdzība ir, ka es nevaru lasīt ar maziem burtiņiem. Ka tā kā nepieciešami palīga līdzekļi tūmā. Jā. Vispirms tiek apskatīta daigas acu refrakcija, kam seko acu priekšējo virsmu apskate. Šobrīd mēs skatījāmies spraugas lampā, vai viss kārtībā ar jūsu acis priekšējām virsmām, vai no kādas saslimšanas, patoloģijas redzamas, viss bija kārtībā. Tā kā par nekādām slimībām šobrīd nekas neliecina. Jā? Labi. Skatīsimies tālāk, redzes asuma. Tas, ko jūs redzat tālumā. Vispirms apskatīsimies, ko jūs redzat tālumā. Šobrīd visus burtus ir iespējams saskatīt. Te? Šeit arī. Un te? Šeit arī. Arī apakšējo rindu? Jā, labi. Nosaucam? Z, H, R, S, L. Jā, šeit kuru rindu? Šeit būs pēdējā rinda grūtāk redzama, ja? Pamēģinam to, ko varam. U, N, R, P un beidzamais, viss grūtāk saredzamais ir K. Un uz kura fona liekas skaidrāk iesāki burti? Uz zaļo. Un šobrīd? Jā, arī uz zaļo. Arī uz zaļā nekas nemainās. Labi, otro aci apskatīsimies. Pēc abu acu apskats ārsts atzīst, ka tālumā daigas redze ir pat ļoti laba. Pēc redzes asuma pārbaudes tālumā tiek noteikta arī daigas vadošā jeb dominējošā acs, gan tālumā, gan tūmā. Tā daigai ir labā acs. Nākamā testa laikā tiek noteikts, ka daigai ir binokulāra redze. Arī redzes muskuļu darbība ir laba. Tad tagad apskatīsimies tieši brilles lasīšanai. Turam rokās šo tabuliņu. Un kurus burtus uz doto mirkli varat salasīt? Pēdējo šo te. Šo 0,4. Attālums ērts, tuvāk tālāk nemēdzat lasīt? Nē. Ir ērti, ja? Labi. Nu, ja es izdaru šādi, kas notiek? Paliek skaidrāk. Tā ir daudz labāk. Tagad kurus varam saskatīt kaut ko vairāk kā 0,4? Jā, var arī 0,6. Jā, 0,7. Šie būs 0,7. Nebūs. Nē. Labi, uzlikšu vēl nedaudz stiprāk. Un kā ar šobrīd? Nu, tagad 0,9 ir arī skaidri. Viennieku varam saskatīt? Varam, bet būs kļūdas. Ne visus burtus. Bet kaut ko drusiņi arī no viennieka varat, vai ne? Jā, protams. Un ikdienā tās brilles jums vajag tieši sīkiem burtiņiem, tiem mazajiem. Jā. Jo parasti ir tā, ka brilles uz tiem mazajiem burtiem nekoriģē, neliek. Bet pat cik jums tieši tās sūdzības ir par tiem mazajiem burtiem, es domāju, ka mēs varam arī atļauties drusiņi stiprākas tās brilles rakstīt, lai tieši tos sīkos burtiņus jūs redzētu. Jā, tas būtu ļoti ērti. Jā, jo savādāk ir bieži vien tā, ja izkoriģē uz tiem mazajiem burtiem, tad tādus lielākus, kā ir avīzēs, žurnālos vai grāmatās, tie burti ir grūtāk saskatīt. Bet mēs jūsu gadījumā koncentrēsimies uz tiem mazajiem burtiem, ja? Jā, labi. Tad priekšlasīšanas mēs izrakstīsim jums plus 1,25 dioptrijas stipras brilles. Ja? Tas nav nekas liels, tas ir pavisam maziņš plusiņš. Pirms gala rezumējuma doktori vēl pārbauda acu spiediena rādītājus. Ļoti labi. Acu spiediens ir 12 un 13, līdz ar to tas ir normas robežās, līdz 21 ir norma. Un tad mums par to nav jāsatraucas. Bet reizes gadā ir jāpārbauda acu spiediens. Ja? Labi, Daiga, tātad tālumā jums ir ļoti laba redze. Kreisajai acī mēs pielikām mazu mīnusiņu, bet pat cik viņš neizraisa sūdzības un jūs redzat tāpat ļoti labi, es uzskatu, ka tur brilles nekādas nav nepieciešamas. Tā kā tas ir
pats mazākais, ko es varēju izspiest jums, lai nedaudz uzlabotu to redzi. Tūmam ir nepieciešamas lasāmās brīlītes, tas būtu plus 1,25 dioptriju stipras, kas nav nekas daudz, bet viņas krietni vien atvieglos jūsu ikdienu un jo sevišķi palīdzēs tiem mazajiem burtiņiem salasīt. Tā kā acu veselība arī ir laba, acu spiediens ir labs. Un es gribētu jūs vēlreiz apskatīties pēc gada, lai pārliecinātos, ka nekas nav mainījies, nekas nav pasliktinājies. Vai jums ir kādi jautājumi par izmeklējumiem? Nē, paldies par konsultāciju, par jūsu lepnību. Paldies! Tā kā operācijas diena jau ir tuva, Daigai jāpagūst iegādāties kompresijas zeķes, jo kompresijas terapija ir neaizstājama rehabilitācijā pēc operācijas. Daigai veids Image 3D mērījums, kas mēra kājas no pirkstu galiem līdz pat gurnu daļai. Izmantojot 3D attēlu, tiek aprēķināts ķermeņa apkārtmērs un garums, kas kalpo kā paraugs, lai izvēlētos vispiemērotāko kompresijas zeķes izmēru. Tā, Daiga, tātad mērījums mums ir veiksmīgi noticies. Esam tikuši pie jūsu individuālā mērījuma. Un tātad kompresijas zeķes, ko ārsts jums ir izrakstījis, ja? Pēcoperācijas laikā, un tāpat tās arī ikdienā pie slodzes varēsiet nēsāt. Šeit jums ir visas kopšanas līdzeklīši un pašas zeķītes. Novēlu jums veiksmīgu pēcoperācijas periodu, patīkamu, veselīgu kopā ar mūsu zeķiem, lai ātrāk kājas atvesaļojās un ir veselas. Paldies jums! Paldies jums arī! Priecīgi Ziemassvētku! Paldies! Priecīgi! Daigas kāju vēna operācijas diena ir pienākusi. Pēc sarunas Daiga ārsti iedrošināti dodas uz operāciju, lai iegūtu atkal veselas un skaistas kājas. Operācijas zālē ārsts Daigai veic vēnu iezīmēšanu ultrasonogrāfijas kontrolē. Pirms operācijas ķirurgs zīmē tās vēnas, jo pacients stāvoklī. Vēnas ir pildītas, viņas ļoti skaisti redz. Tad, kad pacients ir guļu stāvoklī, viņas pazūd būtiski un viņu vairs neredz. Un tā, lai viņu identificētu operācijas laikā, lai zinātu, kur viņi ir un zemādā slēpjās, vajag viņu pirms operācijas. Pacients ir stāvoklī, zīmēt tas vēnas. Šeit ir diezgan liels apjoms, kā mēs jau redzam. Operācija var sākties. Vispirms Daigai ievada anestēziju, lai operācijas laikā Daiga nejustu sāpes. Operācija norit ātri, vien nepilni 2 stundu laikā tā jau ir galā. Pacientei bija sarežģīts gadījums īstenībā, jo labai kājai laterālā vēna vai saucamā vena saphenā accessoria anterior, viņi neatgāja no dziļām vēņām, tā kā vajadzēja būt taisnā veidā, bet viņi atgājās spirālēm. Un mūsu diena nav tādu katetru, kuru varētu manipulēt ar tādiem spirāliem. Tāpēc arī tika izmantota tvaiga metode, jo tvaiga metode ir vienā no ļoti mīkstākiem katetriem. Viņu var manipulēt ļoti vienkārši. Protams, šādā spirālā vēnā manipulēt arī pat tvaiga katetri bija ļoti, ļoti sarežģīti. Bija jāveic vairākas punkcijas tajā vēnā, kas atgāja kā spirālveidīgā, un tikai tāpēc, lai varētu panākt to totālo vēnu oklūziju vai aiztaisīšanas iet. Operācijas laikā nācās izmantot ne tikai tvaiga metodi, bet kombinējot 3 metodes. Tas ir tvaigs, putas skleroterapijas un flebektomijas, tad, kad caur maziem punktiņiem izvelc to vēnu ārā. Jāsaka tā, ka rezultāts ir ļoti priecinošs būs, jo galvenā vēna, kas rada to atvilni, uz apakšpusi ir aiztaisīta ciet, un zari visi, kas atgāja no tā vēna, ir gan sklerotizēta skleroterapija, gan rauta ārā. Tā kā var apsolīt pacienti ļoti labu kosmetisku efektu, kā arī ļoti veselu kāju drīz. Jau pirmās vizītes laikā pie doktora Džordža Žabūra es atbrīvojos no jebkādām bailēm un šaubām. Man viņa profesionalitāte pilnīgi pārliecināja par ne tikai operācijas nepieciešamību, bet arī par labu rezultātu. Es jūtos ļoti laimīga un gandarīta. Un arī pēc pirmās apskates, pēc operācijas, doktors konstatēja, ka operācija tiešām izdevusies, kā jau mēs ticējām un cerējām. Un es jūtos vienkārši laimīga. Daigas izmeklējumi ir galā, tādēļ viņa dodas uz noslēdzošo vizīti pie doktoras Nikolājevas.
Tā, labdien, Daiga! Man prieks jūs redzēt. Ja šodien mums ir noslēdzoša vizīte, kad mēs apskatām visus izmeklējuma rezultātus un visu kopā izrunājam. Es jums dodu rekomendācijas un varbūt arī ārstēšana, ja tā būs nepieciešama. Ja? Kā jums gāja? Esmu ļoti apmierināta un gandarīta. Piedzīvojusi daudz rūpes un uzmanības un cieņas. Vesela un laimīga. Sāksim ar analīžu apskati. Ja? Apskatīsim kopā mūsu elektroniskā sistēmā. Ja? Runājot par vispārēju asins analīzi, nedaudz tā kā hemoglobīns ir zemāks. Ja? To mēs varam tā kā izlabot gan ar diētas korekcijām, ja? Gan arī ar papildus medikamentiem. Ja? To mēs vēlāk arī izrunāsim. Iekaisuma marķieri jums ir normāli. Tā nedaudz arī ir holesterīna novirses, bet pavisam niecīgs. To arī varbūt var koriģēt ar diētu. Tad gribu apskatīt jūsu slēdzienu, ko deva asinsvadu ķirurgs. Ja, es zinu, ka jums bija veikta operācija, ja? Diezgan tāda plaša un gara. Kā jums gāja operācijā, Daiga? Interesanti. Interesanti. Vai tāds liels piedzīvojums? Bija liels piedzīvojums ar ļoti labu iznākumu. Man prieks arī dzirdēt par to. Dakteris arī jums iedeva tādu certifikātu, ja tas ir kvalitātes certifikāts par to, ka mēs atbildam, ka operācija bija veikta ļoti kvalitatīvi. Ja? Tas tā kā arī paliek jums uz mūžu. Daiga, man prieks, ka jūs paveicāt visu, tā kā visi izmeklējumi ir izieti, visi ārsti, speciālisti ir nokonsultējuši pie mums, tā kā mēs devam jūs rekomendācijas tālāko ārstēšanu, ja? Kurai tā kā būtu vēlams sekot līdzi, un es novēlu jums būt laimīgai un veselai nākošajā gadā. Ja? Paldies jums liels! Paldies jums! Skatītāji, mēs esam atpakaļ studijā, un man ir tas prieks atkal satikt Daigu. Sveika, Daiga! Sveicināti! Pastāsti par savām sajūtām. Sajūtas ir brīnišķīgas, lieliskas. Es esmu piedzīvojusi daudz ārstu apmeklējumu un veiksmīgu operāciju un jūtos laimīga un vesela. Tu esi apmierināta ar rezultātu? Jā, protams, es esmu ļoti apmierināta, ļoti gandarīta un ļoti pateicīga. Varbūt ir kas tāds, ko tu vēlies pateikt ārstiem? Ārstiem? Jā, protams, es gribu pateikt visiem ārstiem lielu paldies un novēlēt ne tikai priecīgus un gaišus Ziemassvētkus, bet arī, lai viņi piedzīvo savu Ziemassvētku brīnumu, tāpat kā es. Brīnišķīgi, paldies, Daiga. Es novēlu tev labu veselību arī turpmāk, priecīgus tev Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies tev, paldies visiem, paldies raidījumam, paldies ārstiem, priecīgus Ziemassvētkus. Nu ko, mīļie skatītāji, man ir prieks, ka mēs varējām palīdzēt Daigai. Un arī jūs, ja jums ir kāda samilzus veselības problēma, tad rakstiet uz ekrānā redzamo e-pasta adresi, un varbūt mēs jums varēsim palīdzēt. Paldies, ka visu šo laiku bijāt kopā ar mums. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Un uz tikšanos jau jaunajā gadā. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS, Veselības centrs 4 un Dr. Lūkina acu klīnika.